Kā jūs plānojat sagaidīt Jāņus un Līgo vakaru? Noteikti būs jautri. Plānojam mēs to pavadīt Siguldā, visus iepriekšējos gadus Aglonā, bet būs jautri katrā ziņā ar tradīcijām. Tā, es domāju, noteikti atpūsties ar draugiem kaut kur pie tādas plašākas vietas, kur būtu tā kā, kad spaļāvas un tā uguns, kur varētu kurināt. Jā. Es pie draudzenes ar viņas ģimenes vienā šaunpiebalgā. Pavadīšu ar draugiem, kaut kur pie ugunskura zarā pļavā. Jā, noteikti ar draugiem vai arī ar ģimeni. Te jau redzēs, kā iznāks. Draugu lokā, kaut kādā nomaļā vietā, jo tālāk, jo labāk. Jā, tas laikam arī viss. Kādas šīs te svētku tradīcijas, ko tu parasti ievēro? Vainagdziņš uz galvas un alus. Sieras nē. Un ugunskurs, jā, ugunskurs noteikti. Jā, un latviešu dziesmas noteikti. Noteikti ugunskurs, kurināsim lielu ugunskuru, apsveiksim Jāni, tas ir viens liels Jānis, pīsim vainagu, dedzināsim plostu ūdenī, kaut ko vēl noteikti darīsim. Jālec pāri ugunskuram, un ir jāņem sieras, un jādzer alus daudz. Saulēktā iet peldēties, sēdēt pie ugunskura, ēst sieru, dzert alu, labi pavadīt laiku. Noteikti dziedāt, mēs ļoti dziedātāji tauta, un mēs ejam vēl no rīta muti mazgāt upē gan. Jo tad, es nezinu, vai tas ir ar lieldienām vai ar ko saistīts, bet tad būšot skaists visu gadu. Meitenes ņemam vērā. Kā ir papardu ziedu? Vai jūs viņu iest meklēt vai kā savādāk? Es domāju, ka es viņu neiešu meklēt, ja viņš atnāks, tad viņš pats atnāks. Šobrīd nav plānā. Vēlams būt īsti bez šogad. Slidens jautājums. Papardes zieds, tas tiek meklēts noteikti Jāņa naktī. Sīkāk laikam nekomentēšu. Bet papardes zieds būs jāmeklē, ja? Protams. Iespējams. Meklēšu, protams. Viennozīmīgi katru gadu meklēšu. Vēl joprojām meklēju. Nē, protams, bet kā bez tā? Ir vajadzīgs. Jā. Un par tuvības mirkļiem, vai jums ir svarīgi ievērot vienmēr drošību? Pilnīgi noteikti, kad ir vajadzīgs, tas ir svarīgi. Protams, drošība ir pirmajā vietā. Ir mirkļi aizmirstās, bet vienmēr kaut kas kabatā ir līdzi. Protams, ka tas ir svarīgi, nevajag nekāds pārsteigums dzīvi. Tomēr tāds. Jā, noteikti, tāpēc, ka tas var baigi ietekmēt pēc tam tālāko dzīvi. Jā, noteikti. Es domāju, ka noteikti. Es negribētu jaunus radiniekus sev, godīgi sakot, kaut kā vēl nepasāst. Es domāju, ka noteikti jāievēro. Kā tu domā? Tas tikai pašsaprotam, manuprāt, viennozīmīgi jālieto.